vai dvēsele ir nemirstīga? Teorētiski viņa var dzīvot nepārtraukti, bet jāsaka, ka man nav precīzu datu, bet pēc tiem datiem, kurus es esmu apstrādājis, man ir radies iespējas, ka lielākais vairums dvēseli tomēr aiziet bojā. Arī Kristus par to ir teicis, ka jūs varat dzīvot mūžīgi, bet jūs varat iemantot mūžīgo nāvi. Tad dzīvot mūžīgi var tās dvēseles, kuras dzīvo saskaņā ar Dieva likumiem, bet tās, kuras tomēr inficējās, viņu vadības programmas inficējās, un ja šī infekcija sasniedz 50 un vairāk procentus, diemžēl viņas tiek izjauktas, var teikt tā, izjauktas, viņu dzīve ir beigusies, viņas tiek iznīcinātas, bet no šīm dvēseles sastāvdaļām varbūt veidotas citas dvēseles, jaunas dvēseles. Parasti šīs dvēseles tiek iznīcinātas ellē, inficētās dvēseles. Viņas ir piederīgas vēlnišķajai hierarhijai, dievišķajai hierarhijai, dvēseles ar inficētām programmām, kas strādā nepareizi, tādai dvēselē nevar uzticēties, jo viņa var teikt, ka tāda nenormāla, viņa nefunkcionē normāli šī sistēma. Tāpēc dievišķajai hierarhijai sadarbībai nederīga, un viņa tiek pieskaitīta vēlnišķajai hierarhijai. Vēlni ir būtnes, kas ir daļēji nojukušas, vadības programmas nojukušas, nekārtīgas. Bet tāpēc, pēc tam, kad beidzās iemiesojums, šāda dvēsele tiek nosūtīta uz elli. Tur viņai jāsaņem viss tas, ko viņa ir pelnījusi iemiesojumā, un pēc tam viņa tiek vienkārši izjaukta un vēlni no viņām taisot tīri vēlnišķas dvēseles. Detalizētāk par to var izlasīt manā grāmatā Dvēsele, kā tas notiek. Tā kā godprātīgas, tātad gāta Dievs, godprātīgas tādas, kas dzīvo saskaņā ar Dieva likumiem, viņas var dzīvot nepārtraukti ilgi. Ja neiekrīt kaut kādās vēlnu izliktās lamatās, bet tās, kas iekrīt, tās aiziet bojā.